Viena atvēruma mājaslapas, jeb tā saucamos one-pagerus, nav iespējams dabūt Google meklētāja top pozīcijās. Noskaties video, un es visu stāstīšu un parādīšu, kādēļ. Tu esi uzņēmējs, kurš tirgo dārza mājas, un tu man saki, hei, Edgar, uztais man vienkāršu, skaistu, profesionālu mājaslapu par pamatinformāciju vienā atvērumā, un tikai lūdzu netaisi ar dziļumu, man nevajag, jo cilvēkiem tāpat nepatīk staigāt par mājaslapu un ložņā, tāpēc uztais vienkārši profesionālu, un man ļoti svarīgi, lai viņa nokļūtu Google meklētāja top pozīcijās. Man īsa atbilde, tu to nevarēsi, ļoti vienkārši iemesla dēļ, tāpēc, ka tavai mājaslapai nav tāda kā informācijas dziļuma, un tev ir grūti iegūt saucamo topical authority no Google meklētāja perspektīvas. Piemēram, ja mēs ejam paskatāmies atslēgvārdu PVC logi vai plasmasas logi, redziet, cik daudz dažādi atslēgvārdi, ar kuriem cilvēki meklē attiecīgi logus, plastikāta logus, tur koka logus, un rekur, piemēram, var apstīties, kā sadalās logi, koka loga, alumīnija loga, PVC logas, atkal sadalās pa cenām reģionos, tur cilvēki meklē kā regulēt, montāžas, akcijas, ja, kalkulators, cenu aprēķiniem, ir daudz dažādas tēmas, kā cilvēki šo informāciju meklē. Un šādā te vienas lapas mājaslapā, ja, rekur piemērs arī no viena templēta, tu nevari ielikt visu šo te informāciju. Tas, kā Google parasti dara, ka tad, kad viņa pārmeklē jūsu lapu, ja, viņa staigā un skatās pāri pa visiem, tā kā skenē vai krolē, tā varētu teikt, pa šiem atvērumiem. Viņa skatās, kur augšā URL adrese, pirmā, ko nokrolo, pēc tam skatās, protams, arī H1 virsrakstu, tur vēl daudz dažādu signālu skatās, bet tās dažas no lietām, ko uzreiz apskatās šo te taitlu, attiecīgi atverot atvērumu vaļā logi, šeit būs atkal vispārīgs atslēgvārds pa logiem, Google zina, par ko ir šis atvērums. Tālāk nākamie apakšā atvērumi, te būs, piemēram, tur PVC logi, uzreiz URLs to pasaka, uzreiz mums to pasaka galvenais virsraksts, attiecīgi citos atvērumos koka logi, alumīnija logi. Un Google meklētājs uzreiz redz, ka šī mājaslapa runā vai pārdot, piedāvā logus, tur dažādus logus, un šai lapai uzreiz ir dziļums, un viņa saprot šo saistību starp informāciju. Lielākās lapās, kur ir produktu katalogi, redziet, šīs struktūras ir vēl lielākas. Ja mums ir, piemēram, tur kaut hoka inventārs, tur varbūt slidas nūjas, aizsardzības inventārs, vārdsargiem, un ir apakšsadaļas, un viss savā starpā ir saistīts. Un no Google perspektīvas uzreiz tā mājaslapa izskatās tāds kā informācijas kopums, kur var atrast cilvēks tieši šādu informāciju. Un ja jūs esat uzņēmums, kas, piemēram, tirgo šīs te dārza mājas, ja jums tā mājaslapa būs vienkārša šāda te one-pager lapa, tad noteikti kā cits uzņēmums jūs izkonkurēs, tāpēc, ka jūsu mājaslapā nebūs dziļuma un informācijas tāda bagātuma un tā tālāk. Un tad, kad būs tā situācija, ka cilvēks ies Google meklētājā, piemēram, meklēs tur plasmasas vai PVC logus, un Google domās, uz kuru mājaslapu labāk vest, vai tur, kur ir daudz šādi te atvērumi, kas runā par šiem logiem, dažādi veidi logiem, vēl ir bloga raksti, sadaļas, biežāk uzdotie jautājumi, izglītojošs materiāls, vai vest uz lapu, kurā ir tikai šāds neliels bloks, kas runā par šiem te PVC logiem. Visdrīzāk Google meklētājs vedīs tieši uz šo te lielo dziļo lapu ar kvalitatīvo informāciju. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc, ja jūs gribiet Google meklētājā nokļūt ar savu uzņēmumu mājaslapu internetu veikalu, jums nepietiks ar šādu te vienkāršu one-page lapu, jums noteikti vajadzēs veidot struktūru. Es nesaku, ka šāda tipa lapas ir sliktas, jo viņām ir cits mērķis varbūt, ja jūs savā lapā vedīsiet apmeklētājus ar reklāmu, ar Google Ads, ar Facebook reklāmu vai no citiem kanāliem, kā kampaņu lapas, viņas ir ļoti labas vai arī ļoti ātri vienkārši uzbūvēt lapu un palaist internetā, lai pastāstītu par sevi. Bet, ja jūs gribat attīstīt apmeklētību no Google meklētāja, tad jums noteikti nāksies veidot lapu ar struktūru, informāciju, ko var izglītot gan cilvēki, gan pastāstīt par sevi, un Google varēs saprast, par ko jūs mājaslapa, par ko ir jūsu bizness.